Čau! Šodien trešais video, nobeiguma video par Ami, kas neredzēja iepriekšējās sērijas. Nopirkām mēs viņu Lietuvā, sistā stāvoklī. Pirmajā, otrajā sērijā jau bija daļēji remonts, kā mēs viņu savedām kārtībā. Šodien mēs tādas virsbūves lielās detaļas novedām līdz beigām. Ja neesi redzējis pirmās daļas, apskaties, ja tev interesē tāda tematika. Sērijā arī tāds mazs ieskats 3D printeru pasaulē. Uzdrukājām pāris detaļas. Sēriju iesāksim ar kadriem, kuriem vajadzēja būt pagājušajā sērijā, bet viņi neskāpēc man vienkārši pazuda, bet likās tik interesanti, ka izdomāju ielikt viņus šeit. Atnāca kaut kāda kārtējā paciņa. Ļoti viegli kas. Stikls vienkārši ietīt klārā. Mums ir stikls. Mēģinājums numur 3. Virkums ar konsultāciju. Tas ir pēc vienkārši. Šitas te, jā. Super silva. Paldies. Jā, redz, ko atradu. Šī tāda kastīta. 2 eiriki maksā. Bet kaut kā vienkārši saliekās. Un tie stiklis uz vada uzknēdējās. Tā kaut kā. Sanāk, šito konektoriņu atradām. Bet šitāda šeit nebija. Šitā lemona elektrikā nebija. Aizbrauksim uz autoveikaliņu, varbūt tur ir. Diemžēl autoveikaliņa arī nebija, bet nopirkām otru līmi. Ja no tās vienas līmes pietrūkst lieliem stiklam, tā kā mums tagad ir pusotras līmes bundulis un kontakta nav. Bet es tā sāku pētīt, ka varbūt to kontaktu tomēr es varu kaut kā viņu saremontēt. Paspēlēsimies mājās. Un redz, ko Ami detaļiņas. Sanāk, tu visas 4 uzreiz drukāji. Jā. Nu jā, arī redz, ka tie koki, tie suporti. Jā. Saki? Jā, tās 3 detaļas izdrukāt aizņem. 4 detaļas. 4, jā, 3 stundas un 3, cik tur tās 38 minūtes un kopā tiek iztērēts 67,71 grams. 67, nu 70 grami. Jā. Ar šitādā vienā rullī sanāk ir kilograms. Jā. Tagad viņš kalibrē sevi, ja? Jā, tā ir. Nu ko, aiziet, sāka drukāt. Tie laikam tie aplīši tā kā drošībai. Tie suporti. Ja kaut kas tāds aiziet un jau piešaujās, man liekas, jau baigi daudz ko var darīt no tāda. Un arī melns komplekts. Jā, arī vai kaut kādas detaļas saskrūvēt, redz, kur kausējamais uzgriežņi, vai kā, lai pasaka dažādu diametru, sākot no maza līdz lielam, un redz, kur visādas skrūvītas ir šaibiņā. Tā kā viņi ar lodām ir tā kā iestrādātajā plastikā un var arī saskrūvēt kopā. Nu ko, realitātes moments. Vajag šito te izņemt ārā, jo šitin ir resnāks. Līdz izņemsim. Tā, nu, spraužam. Nu. No tāluma vispār labi izskatās. Nu, ot, tā kaut kā. Īstenībā pēc krāsas gandrīz pat notrāpījām. Super. Un priekšējais
Nu, šikarņinka. Pie diskiem piestāv. Sveiki! Vai kaut kādu koduņu, kaut ko tur? Nē, koda nav. Nekas parakstīt? Redz, ko jaunā paciņa. Redz, ko itāļu BRT, tas ir mūsu DPD. Kas tur atnāca? Vajadzētu būt spoguļu loga Kronšteinam. Kā tevi attaisīt? Jā, tā arī izskatās. Jā, ir īstais. Ir. Haha. Sanāk, šitā lietiņa būs šeit, no iekšas. Mašīna ciet. Bet viņa tur tā pieliksies no iekšas. Labi, pa otru pusi. Mašīna ciet, atslēgas iekšā. Sanāk. Un šitā te viņa apstāsies. Tā ielīmēsies. Sanāk, varēs aiztaisīt logu. Kā no rūpnīcas. Atnāca loks aizmugurējā samī uz Valmieru, bet īsti braukt negribējās. Bet jau bija sarunājis, ka braukšu sestdienu pakaļ, bet viņi paši uzzvanīja piekdienu un pateica, ka sieva brauc uz Rīgu, uz ledushalli atkal. Man ar ledushalli daudz kas saistīts, ka var to stiklu atvest. Kā braucu uz Volvo ledushalli pakaļ stiklam. Haha, cik viņš maziņš ir. Vienkārši šitāds te, bet iepakots foršīstim var kaut kādu puciku apkārt. Labi, brauksim mērīties. Stiklu dabūju, ir bagāžniekā. Paldies Valmieras puišiem, Valmieras stiklu servisa puišiem, ka iekonomēja man pusdienu laika braukšanas un laiks no manīm. Pie lodziņa dabūju šitādu lietiņu. Tas ir automātiskais silikonu, to silikonu tūbu un spied pogu. Un līmies ārā. Tā kā braucam testēties. Loks ir, silikona pistoli ir, līme ir. Braucam testēties. Biku palabošos, tas ir nevis silikona pistole, bet līmes pistole. Šobrīd visas detaļas ir iegādātas, salasītas, nopirktas. Sanāk aizmugurējais loks, tas stikla turāmais un vada konektors. Kā varam mēģināt skrūvēt kopā. Skatāmies, kā sanāks. Sāksim ar šito. Šeit jāuzliek ir šito skrūvīti. Noskrūvēju no mikusāmiņa. Pēc, pielīmēs, pieskrūvēs, tad varēs pamainīt. Sanākot, viņš šitam tev apstājas tā. Viņu ir un šitam fiksēsies. Sanāk, šobrīd ir jāpielīmē un no tās puses pieskrūvēsies. Tā, noņemam. Sanāk lefīgs. Pareizi līmē, pareizi. Ir tur pa centru tā skrūve pasies no tās puses? Jā. Es tur ir? Jā. Tā, te. Kaut ko es te turās? Ir baigi maslītīgs sanāk. Labi, es pieturu. No tās puses skrūva jāiet skrūvā. Skrūva palaku. No turienes. Apstādināt? Nē, vai šitā skrūva. Čik. Tad tur nelīd, tur vienkārši sanāk nevis pielīmēti, bet tā kā
Varam priekšas. Viss turās. Sanāk taisam ciet. Čiks un ciet. Vēl viens ķeksīs. Atpakosim logu. Atradu redz, kur rakstīts, ka tas ir oriģinālais PSA. Original parts, tas ir Citroen ražotājs. Varētu būt, ka tas logs arī ir oriģinālais. Iepakos jau baigi forši. Tā kā es meklēju tos logus, es neatceros, kas to teica, bet teica, ka tikai oriģinālais būtu pieejami. Jā, un spriežot pēc šitās zīmītes, patiešām varētu būt, ka tas ir oriģinālais. Nefokusējas. Jā, izskatās, ka oriģinālais. Un pagaidu logu arī demontējam. Bet ļoti labi nokalpoju. Ne kaut kādi mitrumi tikai iekšā. Viņi pat testa braucienu izturēja. Īstenības moments. Der. Opsā. Viss. Tad tagad šitam tīram griežam šito nost, to veco līmi un līmējam klāt. Un kā jau iepriekš sildam, bet šoreiz man ir palīgs. Ar palīgu sildās ļoti tuvāk, ļoti veiklāk. Man zinātāji pamācīja, ka tik pedantiski to veco gumiju nevajag nogriezt. Tāpat tas stikls nepaiet tik tuvu klāt, tāpēc šoreiz negriežu tik pedantiski, bet gribēju parādīt, paskatieties, cik šeit viss ir mīksts. Tad šeit lejā kā plasmasņa plāna ir pie kā tas logs turās. Bet, kas salīmējas viss kopā, ir sakarīgi. Vienkārši sanāk ar noņemam lielos biezumus nost. Redziet, jāvēr tīrāks. Nu, vot, tagad jau daudz tīrāks. Jā, nu, un ar aptavu, ko tā noņemam, lai vispār ir laba salikšanas. Un arī tā ir attaukotāja, kur beidzas. Lai tā līme labāk liktu klāt. Visur apkārt logum bija tādas gumiņas, tāda kā resnuma ierobežotāja, laikam, tas logs nepaiet klāt. Rēcku. Te viņam speciālas vietiņas ar plasmasiem ir. Tikai gaismē priekšā nevar redzēt, bet jābūt rēcku. Piemēram, rēckus ar diviem. Un es neko gudrāku neizdomāju, kā viņus ar superlīmi pielīmēt. Šitā uzlieku pilis superlīmes. Pielieku. Viņam principā pa lielam jāstāv tikai ir tajā brīdī, kad logu pieliek. Viņš vēlāk pielīmēsies ar to logu līmi. Un īsti jēgas no viņa tur nebūs. Un pēc šitādas metodas es viņus visus pielīmēju. Tā, šitas sanāk automātiski pados.
Tas ir ātrākais režīms. Un tas ir lēnākais režīms. Vispār nekustās. Kaut ko pa vidu meklēsim. Iepriekš konsultanti teica, ka jāuzsilda riktīgi ir tā līme, lai viņā labāk iet ārā, nolikt uz radiatoru uz stundu. Tā kā ārā ir ļoti augsts, labi ļoti uzsila, pilnīgi rokā karsts ir. Tā kā mēģinam. Atradu šitādu kaut kādu no Strojkas. Starpliku vai nu šitā varēs, vai nu šitā, to piemērīsim logu. Apakšā šeit palikta. Uzreiz sagatavošu vairākus tādus, lai būtu gatavs 4 kārtas. Starplikas gatavas. Izdomāsim pietrūks kaut kā tur 4 kārtās. Šitie ir pielīmējušies, varam piemērīt stiklu. Stiklu augstāk viņu. Jā, liek vaļā. Jā, izskatās, ka dubultā vajag. Pēc, ka šitam tīri liela šķirba ir, šitam maz. Šitās štučkas ir mazliet lipīgas. Mēs viņas vienkārši uzliksim pa 2. Turies būs tāds resnums. Un, kas stiklu liksim, viņš kā reiz būs vajadzīgā augstumā. Un šoreiz līmēsim stiklu ar šito skoču. Šitas kaut kāds super izturīgais ir. Tas baltais kā pagājušais man īpaši patīk. Ir pagājušas 2 nedēļas. Sapratīsim, vai ir iekaltis. Vai nav iekaltis. Pagaidām nav skaidrs. Te bija tas snīpītis izgrieztais, lai tās veidojas tā kā 3 stūrīti. Jā, ar pistoli klājās krietni ātrāk. Nepareizā vietā es sāku klāt, vajadzēja lejā tur sākt un lejā beigt. Bet vēl par vēlu. Tā, apskaties, riktīgi visur ir? Jā. Visur ir. Nu ko, mēģinam. Tikko sapratu, ja mēs uzreiz centrā netrāpam. Kas notika? Kur? Jā, no tās puses varu paskatīties. Redzi, līme pārgāja. Tā. Kā domāji, ir labi visur vai nav labi visur? Nezinu, tas normāli. Tā, un tagad vajag pielīmēt. Te nedaudz pāri. Nedaudz pāri. Augšā, te nedaudz pāri. Pirms kā viss labi. Tālāk. Te nedaudz pāri. Un te stipri pāri. Un te arī stipri pāri. Kresls. Un atkal, jā. Diezgan normāli. Kadrs. Riktīgi pielīmējām, visu apkārt pa malām.
Es saprotu, ka uzdevums nav tam skočam noturēt ilglaicīgi, bet vienkārši piefiksēt, lai tā līme nofiks, lai paspēj sakalst. Jo instrukcijā rakstīts, ka pēc stundas jau viņu var kustināt, un pēc 24 mašīnām jau uz vibrāciju, pēc 24 stundām jau uz vibrāciju uz visu turās. Tā kā uzdevums ir, lai tagad nostāv kaut kādas pāris stundas. Tā, paliku pāri uz šitik te. Principā sanāk uz mazo lodzi šitik aizgāja, uz lielo logu šitik aizgāja, un šitik palika. Tā kā, ja kādam vajag ielīmēt maziņu lodziņu, braucat ielīmēšu. Es domāju, nedēļas 2 var tā līme stāvēt. Un šitā prezervē gan jau noderēs kādreiz. Sanāk, Ami nolikām, gaida par dienu, tad skatīsimies, bet saprot labāk vispār viņu nekustinām. Gribēju pateikt starpības ar 2 lietām, kas redzēju to sēriju, kur es mazo logu līmēju. Tur es labi pačakarējos. Ar šito ir vienkārši fantastika. Un gatavs. Tā kā, ja neredzēju to sēriju, obligāti noskaties. Redz, ko aizņēmāmies no Mikusami. Kaut kā pieskrūvējām ar kaut kādu gumiju, bet jābrauc, protams, jānopērk vietā ar šitādu smuku skrūvīti. Diemžēl šāda nekā nav. Vienīgais, kas ir uz tādas baltās, ir šitā teorētiski varētu derēt, bet viņa, ir mazāka. Forma līdzīga, bet viņa ir mazāka. Skrūvītes, diemžēl, tādas pašas arī nebūs. Kas vistuvākais ir šitādas te ar krustu galā. Šādu īsti neatradu, bet santehnikas nodaļa atradu šitādu. Kaut kas uz to pusi ir. Vismaz pagaidu variantu tā būs labi. Tā kā tā gumija ar resnāku paņēmu droši vispēc arī garāku skrūvi. Šitā varētu būt par īsi, tad būs garāka. Kaut kas derēs. Tikām līdz kontaktiem sanāk šita, vajag šito uzlikt. Šeit apakšā vajag šito uzstādīt. Bet tā mazliet papētīju sanāk, ka viņu vajag vienkārši čiks, un viņš izskatās, ka ir vietā. Man ir aizdoma, ka tie vadiņi vienkārši ir izlikuši no šajienes ārā. Tad izņemšu no turienes parādīšu. Veicā, kura tagad ir, tur viss izlausts, tur vienkārši tie kontakti ir uzsprausti virsū. Man ir aizdomas, ka vienkārši tos kontaktus jānoņem un jāiešprauž šitien iekšā. Pamēģināsim, tāpēc, ka tad noņem. Ops. Un kur viņi palika? Kaut kur viņi pazuda man. Redz, kur viņi ir. Redz, kur arī uzgalis, lai ūdens būtu. Pamēģināšu iespraust viņus iekšā kontaktā. Izskatās, ka man tie kontaktiņi kopā sagāja, laikam uz īsu aizgāja un izdega arī. Izdega, bet visdrīzāk, ka izsita drošinātāja, šitā gaismiņa arī nedega. Noteikti, ka drošinātāja problēma. Jā, ar pirmo sanāca, vienkārši iespraudu iekšā, viņš tur nofiksējās. Sanāk, ka noteikti otrais arī tāpat nofiksēsies. Nezinu, vai var redzēt vai ne, bet tagad viņš nav iekšā. Es spraužu. Jā, viss, viņš ir vietā. Sanāk, šitas te, viņu vienkārši bija izlikuši ārā. Ar spēku, laikam, izrauta bija. Tūlīt drošinātāji tiksim galā. Vēl šito vēl jāiesprauž. Iespraudu to gumiju virsū, un šitas izskatās, ka vienkārši ar spēku jāiesprauž un nofiksēsies. Jā, klikšs un ir vietā.
Vismaz vizuāli labi kontakts izskatās. Iesprāžam jauno gabarītu. Čiks ir. Tūlīt pamainīsim drošinātāju un te jau noveidosim vietā. Drošinātāji viņam atrodas tur aizmugurē, lai tu nevar redzēt. Tur ieejam iekšā mašīnā. Un redz, ka zem šitā vāciņa ir drošinātāji. Šito vajag atskrūvēt. Tad ir skrūvgrezni paņemšu. Sanāk ar skrūvgreznīti pagriežam. Tā. Jā. Pagriežam un noņemam. Hopā. Un te ir drošinātāja viena kastīte. Un otra kastīte. Jā, otra kastīte negribēja iet nost, bet dabūjām arī. Redz, cik daudz drošinātāju, bet tagad ar gaismu redzams ir, ka vietām tā līme tomēr man pāri tika. Tajā stūrī visvairāk ir vēlāk, lai viņa riktīgi izkalst. Es ar nazīti piegriezīšu, kur būs baigi pāri. Bet galvenais, ka tas loks ir viena. Pamēģinājumu metodam tika atrasti. Baigi grūti vēl kā sārā. Atradu internetā, ka varētu būt, ka šitas te otrais trīnieks, ka tas varētu būt. Baigi nevar redzēt, bet jā, viņš ir pārdedzis. Tā kā mainam. Šobrīd mazākais, ko atradu krājumos, ir 10-nieks. Tas ir trīnieks. Tur tā spirālītes izmērs ir ļoti būtiski savādāk, bet varianti nav. Tagad liekam 10-nieku vēlāk. Meklēsim, ar ko aizvietot. Viss. Vietā ir, slēdzam iekšā. Jā, diagnoze bija pareiza. Viss strādā deg. Te viss smuki salikās. Liekam viņu vietā. Viss. Šitas arī saremontēts. Uzstādam atpakaļ vāciņus. Un arī šito brīnumu. Ir, un šito vajag aizskrūvēt ar skrūvgrezni. Tā ir, kāpēc tu man nelien. Jā, un ar skrūvgrezni vajag aizskrūvēt. Es tā padomāju, ja es to tagad neizdarīšu, diez vai es vēlāk izdarīšu. Tāpēc aizskrūvāju uzreiz. Tā mazliet papētīju veco kontaktu, tas ir tas, kas no Amī palika. Un tas ir jaunais, viņi reāli ir vienādi. Man ir aizdomas, ka šitien arī sanāks tas pats, ka vienkārši varēs iesprost iekšā vadu. Un arī šitā rozetīte būs viss kārtībā. Diena ir pagājusi. Mēģinam ņemt skoču nost. Jā, jau pirmo kasiku redzu. Skoču paliek uz stiklā. Jā, sanāk, šitien palika līme no skoča, te palika līme no... bet viņu baigi labi iet nost. Baigi labi iet nost, te jau noies. Labi vēlāk, un te mazliet palika. Bet nu mums ir Amī loks. Un viņš turās, un viņš ir krasavčiks, viņš ir krasavčiks. Pieskrūvējam šo mūsu depo atradumu. Baigi jau smuki nav, bet nu, labāk, lai turās, varēs risināt, atrast īsto. Šobrīd sanāk, šitas loks ir ciet,
turās, un arī aizmugurējais loks mums ir. Nu, ļoti jau gribās ietestēt, kā tagad siltumiņš turās, un mazu testa braucienu uztaisīt. Šito struntu, godīgi sakot, šodien galīgi negribās likti, gribās pavizināties, jo lai viņu pieliktu, vajag bamperi ņemt nost, un tāpat nav drošinātā, un šodien līdz beigām Amī sataisīt nevarēšu, tā kā šodien neliksim, leidzam vizināties. Tik jocīgi, ka aizmugurā ir stikls, un arī šitien viss ciet ir silti, nekas nepūš, prieks, kur tu rodies. Tagad nākošā lieta, kas baigi jūtās šeit apakšā, tas ir, kur durvis. Ir, nezinu kāpēc, bet tāda tehniski caurumi ir abās pusēs. Šitamā pusē vēl tik stipri nepūš, bet šitamā pusē pat to caurumu ļoti pūš. Laikam sanāk, ka no tās puses kaut kā ienāk gaisa iekšā un pa turieni kaut kā vajag tos caurumus aiztaisīt. Cik smuki ir ziemā. Viss balts apsnidzis. Nekāds netīrums neredzās. Prieks vizināties. Mazliet jau paliek tumšs, bet kaut ko jau vēl var redzēt. Nu, apmēram šitāds rezultāts sanāca. Sanāk, ka visas lielās tehniskās detaļas ir vietā. Jā, ir jautājumi par vizuālo, par virsbūvi, ko ar to tālāk darīt. Bet tas jau nākošais solis. Bet šobrīd viņš ir braucams, viss ir vietā, viss ir tehniski kārtībā. Vislielākie jautājumi par virsbūvi sanāk šajā pusē, jo te bija tā kā kaut kāds avārija noskrāpēja. Sanāk vai nu krāsot, vai nu uzlīmi, vai nu neko nedarīt. Bet no tāda skrāpe te liela ir. Tad tādi nesmukumiņi šeit pa jumtu ir. Arī no tās pašas avārijas tā kā iebružājās. Un arī šitamā pusē mazliet ir tā arī jautājums. Darīt kaut ko, nedarīt, krāsot, nekrāsot. Un vēl sanāk šajā pusē. Te ir durvis palaustas vaļā, viņam ir tāda slimība, ka pa vēju vai ko attaisās, ka viņas pārāk stipri čuks. Viņš tajā vietiņā atlokās. Nu, viņiem pārsvarā visiem ir vairāk vai mazāk tāds kaiseks, un šeit ir izlūzis. Un tādi vizuālā defektiņi. Ieraksti komentāros, ko tu ar šiem vizuālām defektiem darītu kaut ko, nedarītu kaut ko. Nu jā, vēl te lampiņa hronšteins jāpatais, no jāizvelk ārā. Un šādi problēmiņi. Jā, interesanti tavs viedoklis, ko tu domā? Vajag tos vizuālos defektus taisīt, vai ir labi tā, kā ir? Nu, lūk, tāds mums sanāca video. Tas jau, laikam, sanāk 3. video par šo Amī. Pirmā mēs atvedām, kaut kādu pirmu apskatu, otrā mēs detaļas iegādājāmies, kaut ko salikām un šodien pabeidzām virsbūvi, tehnisko daļu tieši. Sākām ģimenei domāt, varbūt tomēr šito atstāti. Tomēr šitas ir 3 gadi jaunāks, šitam ir baterija labāka. Bet, Mikusam it kā labāk patīk vizuāli tas viņa Amī. Ko tu darītu? Tu atstātu vizuālo vai atstātu tomēr 3 gadi jaunāku un bateriju jaunāku? Ieraksti lūdzu komentāros. Jā, un paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Tiekamies jau drīz.